Jūlija beigās un 1. augusta mēneša dienās Daugavpils atkal atradās stiprās lietusgāzes zonā. Šajā periodā nokrišņu daudzums pārsniedza mēneša normu. Pirmie signāli no iedzīvotājiem komunālās saimniecības pārvaldē sāka parādīties vēl 28. jūlijā, un katru reizi, pateicoties 3 avārijas brigādēm, apludinātās vietas tika likvidētas. Visvairāk apludinātas izrādījās Gruntsielas, Grīvas, Jaunbūves, Vecās Foršates mikrorajonos, bet uz doto brīdi komunālās saimniecības pārvalde kopā ar domes speciālistiem izskata iespējas visīsākajos termiņos veikt to ielu asfaltēšanas darbus, kuras ir visvairāk pakļautas apludināšanai lietusgāžu laikā. Kas attiecas uz citiem pilsētas ceļu infrastruktūras attīstīšanas projektiem, kas ir ieplānoti šajā gadā, tad to vairākums jau ir pabeigti. Šogad tiek plānots nodot eksploatācijā arī Puškina un Zeltkalna ielas. Šeit tiek īstenoti lietus ūdens kanalizācijas un trotuāra būvēšanas darbi. Turklāt Zeltkalna ielā tiks ieklāts asfalts. Tagad notiek aktīvi darbi Puškina ielā un arī Zeltkalna ielā. Un šogad tie arī būs nodoti. Tie ir ar lietus kanalizāciju, ar apgaismojumu, ar trotuāriem, ar brauktuves asfaltēšanu, jo viņi pilnīgi grants ceļi bija. Tie ir tādi lielākie projekti. Ceļa remontdarbi sākās arī Valkas ielā. Objektu plāno nodot eksploatācijā līdz 2016. gada beigām. Vēršam jūsu uzmanību, ka pēc remontdarbiem autotransporta kustība šajā ceļa posmā no 18. novembra ielas līdz Smilšu ielai tiks organizēta vienā virzienā. Šajā sezonā tiks sakārtotas vēl dažas ielas, kuru remonts sākumā tika ieplānots uz 2017. gadu. Tas kļuva iespējams pateicoties līdzekļu ekonomijai, kas radās pašvaldības iepirkuma procedūru organizēšanas rezultātā. Aivars Pudāns atzīmēja, ka visi ceļu remontdarbi 17 objektos tiks veikti pēc vienkāršotas sistēmas. Notiek tagad projektēšana 17 objektiem, kas ir vienkāršotā brauktuves asfaltēšana, bez lietus kanalizācijas, bez apgaismojuma, jo tur apgaismojums ir un bez trotāriem. Vienkārši, lai grand ceļus pārvērstu asfalta betona ceļos. Var sakot, projektēšanai jau jānoslēdzas, un uzreiz tiks izsludināts iepirkums, apmēram 3–4 lotes. Galvenie remontdarbi tiks veikti Rugieļos, Jaunbūvē un Vidējā Poguļankā.